Oskar, kādas ir pirmās sajūtas, kā tu jūties trasē, vai esi apmierināts? Šodien galīgi neapmierināts. Bija augsts priekš maniem arī. No rīta bija 14 grādi. Man patīk siltāks laikapstākļi. Un tad bija izdomāta taktika, ka no sākuma mukt prom mēģināt. Bet tik liela ātruma bija pamēģinājusi sākumā kaut kādi 5 cilvēki. Mēs tur kādā 3. kilometrā pabraucam, bišķiņ nelaida jau prom. Un tad sākās rīktīgie stiepieni, un no to bija, var teikt, viss beidzies. Tur sadalījās jau pirmajā aplī. Nebija gaidījis tik jaudīgu sākumu? Nē, es domāju, ka mums jau parasti, kad jau sacensības sākās, tad uzreiz pedāls grīdā un viss mauc. Bet citreiz kaut kur sanāk, ka kāds pamūk prom, bet šoreiz vispār nepalaida nevienu. Kā tu fiziski jūties? Bija atguvies pēc tā individuālā brauciena? Nē, šodien, es saku, nebija man diena galīgi. Kāds bija pelotons, vai viņš atšķīrās no tā, kā ir citās sacensībās? Tagad mēs jau kaut kāds 2-3 gadus nebraucam ar C5 kopā. Mūs laiž atsevišķi pasaules kausos, pasaules čempionātos, bet šoreiz Paralimpiskajās spēlēs palaid kopā. Un tie 5, C5 kategorijas tie braucēji galīgi nav saprotami, kā viņi brauks. C4 tad tur ir prognozējami savu kategoriju, bet šitien nē. Pat šitas te Slovāks, kurš trekā zelta medaļu 4 kilometros izcīnīja, viņš palika maniem kopā beigās. Un pēc tam vispār izstājās. Pabrauc, un viņš pateica, ka nē, viņš stāsies ārā. Tavs mehāniķis teica, ka galvenais nepalikt vienam, un šķiet, ka izdevās. Ja es skatos ar Kolumbietu un Uzbekistānas braucēju, tā jūs arī kopā laikam mēģinājāt braukt, ja? Tur sākumā mēs bijām vispār kaut kādi 6. Un īstenībā kalnā es diezgan labi jutos. Un tad es centos braukt kalnos pirmais, lai turētu savu tempu, lai pārējie neraustās tur, lai neizraust mani. Un tad viņi pa vienam tur nobir, kamēr mēs 3 palikam. Slovāks izstājās, jā, un tad mēs palikam 3. Bet indonēzietis, kas brauca mums, viņš vispār nestrādāja. Viņš bija haļaušīgs, principā. Un tu beigās, sākoties 6. aplim kalnā, pirmajā kalnā, kas ir apļa kalnā, tur es no viņiem aizbraucu prom viens pats. Es sapratu, ka nav jēga viņas vest uz finišu tur un labāk pēc iespējas augstāku vietu izcīnīt. Pats finišs pats sanāca, var teikt, ja? Nē, Uzbekistānietis piebrauc klāt un grupa arī noķēra pa apli. Tad, kad pirmais finišēja, tad finišēja arī pārējie. Bet tur nevar saprast, vai būs 18. vai 19. Jau ar Uzbekistānu tur vienādi finišā bijām. Oskar, 12 gadus centies kvalificēties, un tas izdevās. Tu esi gandarīts, lepns par sevi, ka tu esi šeit? Jā, es 12 gadus, bet to varēju īstenībā izdarīt jau sen. Ja būtu finansējums un būtu visi apstākļi, bet visu laiku cīnījās kā pliks pa nātrēm, un tāpēc nekas nebija izdevies. Un tad, kad beigās viss bija, tad, protams, bet riteņbraukšana ir tāds sporta veids, ka pa 1-2 gadiem tu nevari tikt top augšā. Jo man bija arī pusgada pārtraukums, un pēc tā pusgada pārtraukuma vajag vēl kaut kādi 3-4 gadi, lai atgūtos. Es domāju, ka es izdarīju visu, ko es varēju. Paldies tev par to. Paldies, Oskar.